Tā, es esmu Dainis, un šodien es gribu parādīt vienu maziņu video par vienu savu pirkumu, kas varētu daudzus ieinteresēt. Jo daudziem mājās ir ūdens krāni, krāniem apakšā ir mazie krāniņi, ar kuru palīdzību var atslēgt lielo krānu, lai varētu nomainīt vai kaut ko salabot vai kaut ko iztīrīt. Un gadās, ka tie krāniņi, gan maziņie, gan lielie, laika gaitā ierūsē, iekaļķojas un nevar izkrūvēt viņus ārā no vītnēm. Teiksim, tāds līkumiņš man te ir pussolīgais. Un gadās tā, ka tas krāniņš, kas ir zem izlietnes, tā saucamais dekoratīvais krāniņš, ar kuru palīdzību aizgriež izlietnes krāns iet, arī sāk leist garām vai sāk tecēt vai vispār nevar atskrūvēt, un mēģinot viņu izkrūvēt no savas vietas, viņš vienkārši nolūst vītnes daļā. Jo te ir pati plānākā vietiņa, un ja viņš ir iekaļķojies, tad skrūvēt vaļā viņš šeit dod plaisu, un šitā vītnes daļa, te pieņemsim, ka šitas ir ventīls mums, šitā vītnes daļa paliek iekšā pievadā. Labi, ja tas pievads ir uztaisīts apakšā vaļēja montāža, kur ta var mēģināt visu šito, teiksim, līkumu vai kaut kā citu stiprinājumu, kas tur ir apakšā paredzēts, var atskrūvēt nost, bet ja jums ir tikai no sienas ārā, siena ir apšūta un vēl noflīzēta, un ir redzams ārā tikai šitā aplītis ar vītni un nolausto galiņu, tad ir liela problēma, kā viņu dabūt ārā. Tā, es to ieskrūvēšu iekšā. Tā, ieskrūvēšu iekšā. Eksperimenta pēc paņemšu stingrāk. Pavilkšu. Tā. Tā, stingrāk uztaisīsim. Ar atslēgu. Izgāja. No, pievilku ar atslēgu stingri. Ar roku es viņu nevaru dabūt. Un tagad ir tas variants, kad jums šitai nolūzis, un jūs jauno krānu nevarat ielikt iekšā, jūs nevarat dabūt ārā šo elementu. Un tāpēc mums cīnieši piedāvā tādu vītņurbīti, kas ir tāds koniska tipa, tas ir no metāla. Man kaut kur bija magnētiņš, bet pazudis, nāksies ticēt vārda, ļoti smags, tā tad nav kaut kāda bronza vai kaut kāds kausējums. Viņam ir vītne, bet tā ir, te var redzēt, tā ir kreisā vītne. Redziet, viņa ir griežās uz otru pusi. Un vītne ir uztaisīta tā kā konusā, tas nozīmē, ka viņu liekot iekšā šajā caurumā, mēs skrūvējam vītni kreiso. Nevis kā parasta labo pulksteņa rādītāja virzienā, bet pretējā virzienā. Un par cik viņam tā vītne ir konus, viņš skrūvējas iekšā un lēnām ieķerās tajā caurumā. Tad viņam iekšā vēl tās rokturītes, lai vieglāk varētu grozīt. Un es tagad it kā griežu kreiso vītni tajā nolūzušajā elementā. Un ko viņš dara? Viņš iet, ieķeksējas, ieķerās un redziet, izkrūvējas ārā. Viņš ir ieķīrlējies tajā caurumiņā, un tādā veidā mēs šito nolūzušo vītnes daļu varam dabūt ārā. Jo tā ir liela problēma, ja mājās cilvēkam nav nekādu instrumentu, tad dabūt no šitā cauruma nolūzušo vītnes daļu ārā ir baigā ķēpa. Tur visu kaut ko mēģina, izvilkt viņu ārā, kaut ko zāģē ar maziem zāģīšiem, ar mazām vīlītēm, kaut ko asus dzen iekšā, bet šitas variants ir ļoti parocīgs. Jūs vienkārši it kā griežat iekšā tajā nolūzušajā daļā kreiso vītni, un par cik tā kreisā vītne griežas pretējā virzienā ieskrūvēšanai, tad viņš vienkārši ieķerās un sāk skrūvēt šo vītnes daļu ārā. Kā redzējām eksperimentā, viņš ļoti smuki izskrūvējās, un tas aizņem burtiski pāris minūtes. Es apakšā zem video ielikšu
linku uz šito ten detaļiņu, ko es pasūtīju no Ķīnas. Ļoti parocīga lieta saimniecībā. Jo tie dekoratīvie krāniņi, kas mums ir apakšā zem izlietnēm, vannas istabās, toaletēs, viņi ir diezgan švakas kvalitātes, viņi ir plāni, trausli, un ja viņš tur ieaug, viņi izskrojat ārā grūti, jo viņš vienkārši nolūst vītnes daļā, kā es jums jau iepriekš rādīju. Vītne paliek iekšā, un jau no krāna nevar ieskrojat, kamēr nedabūna ārā nolausto vītni. Un šitas ir variants, kā to vītni var dabūt ārā 1, 2, bez jebkādiem mocīšanās un meistaru meklēšanas un tā tālāk. Un ar to šodien, es domāju, būs viss.